Tātad, ja mēs salīdzinām tiesības mums paredz noteikumus, kas ir kaut pagātnē, ja? Tātad, kādas ir attiecības starp valstu personām, starp privātu personām, biznesu un valsti, tad tās ir attiecības, kā mums veidojās, kādā statusā mēs atzīstam fiziskas, juridiskas personas, kas viņi tādi ir. Savukārt ekonomikā ir uz resursiem, un mēs viņus tērējam precēm, pakalpojumiem vai kādiem mākslas darbiem, tad mēs domājam, kā mums šos resursus uzturēt konkrētā laika posmā, jo mums nākotnē, rīt, parīt, pensijas vecumā, tātad nākotnē mēs plānojam, kā mēs šos resursus lietosim pēc nedēļas, pēc gada, pēc 10 gadiem. Mums ir ekonomiskā tā doma, kā mēs varam saražot jaunas preces, jaunus produktus, tādu jaunu kaut kādu attiecīgu pakalpojumu, tātad, kurus mēs izmantosim pēc tam uz nākotni. Bet problēma ir tajā, ka vajag viņus salikt kopā. Tātad ir tiesības un ir ekonomika, un viņi tātad saiet kopā ar caur citiem vēl momentiem,